Tā, nu, ja komandas biedri skatās, tad, protams, es atkal gudri runāšu, es jau neko negribu gudri stāstīt. Bet pastīsimies šito situāciju. Nu, teiksim, Emīls, nu, ir ok. Bet 1, 2, 3, 4, 5 spēlētāji šeit. Tas, kas šeit spēlē aizsargs, viņš var droši panākt pretīm. Nu, protams, ir noredzēts, ka viņš ir pretīm. Bet viens liels mīnus ir tagad tā, ka nav tas burvīgais trīsstūris, kam ir jābūt. Nav Kaspars šeit. Ja te viņš nevar atdot, viņš ir Dairis. Nu, labi, viņš ir centrs spēlētājs. Bet Mārtiņš, labi, viņam ir kāda laba pozīcija. Bet šajā vietā vajadzētu kādam aiziet uz šejieni, lai var veidot trīsstūri. Trīsstūri varētu veidot. Jo tagad, teiksim, Kaspars atdod viņam, Kaspars var atbrīvoties, Kasparam atdot atpakaļ piespēli, un viņš var mest. Un tajā brīdī, kad viņš šeit, viņš var mest un uzreiz smuku atlecošā ir. Nu, trešais variants Kasparam ir dot piespēli Emīlam, un Emīls varētu lādēt iekšā. Bet nu skatīsimies tālāk. Nu jā, uz vārds priekš padod. Emīls pietuvinās. Emīls pārāk tuvu. Video tāds spraigs palicis, ātri kustās. Principā, man liekas, pirmā mājiņa visvairāk nospēlēja laukumā. Spēlē, jā, nu šitā ir tiešādi, jā, nu spēlēja pirmā mājiņa visvairāk laukumā. Tā, nu pastīsimies, kas mums te sanāca. Tolīt. Nē, vēl iepriekš. Tā, nu, skatīsimies vēlreiz, kas te ir. Klaus, jā, nu nevajag te dot, Šis spēlētājs var gar šejieni, nu šis spēlētājs vēl ieslidosies, pats var droši iet, vai arī, nu labi, te varbūt nav tik traki tāda situācija, bet nu nebija kam dot, labi, ka pārmetens nebija, varēja pats droši iet. Nu, es vēl arī neesmu nekāds spēlētājs, bet, nu, tagad video skatoties var forši nopauzēt, protams, es domāju, treneris varētu vēl daudz ko pateikt. Nu, Emīls. Bet, starp citu, Emīls man patīk, kā spēlē ļoti atlētiski. Tā, nu, kaut kas tur to datora. Hops. Tā. Kur ir Dairis? Dairis ir šeit. Snāk, Emīls ir aizsargs. Nu labi, vietās samainījās. Un, nu, šeit. Nē, nu labi, varbūt tur, nu labi. Emīls ļoti azartiski spēlē, ļoti azartiski. Ai. Opa. Nu. Ļoti labi, nav ko. Tā, nu šī situācija sākas principā uzreiz no iemetiena. Tā, tad pastīsimies. Aizsargs. Galīgi netur. Labi, nē. Šis ir uzbrucējs. Ok, labi. Nu, viņam nevajadzētu būt. Šis aizsargs ļoti labi viss nosēdz, jā. Šis ar pievis ir nosakts, bet tev viņam nevajadzētu būt. Un pastīsimies, kāpēc viņš tur vispār ir. Tūlīt patīsim. Ok. Nu jā, skaties. Šeit ir, ja klausās aizsargi, šeit ir divas situācijas. Pirmkārt, viņu var laist gar bortu. Gar bortu viņu var laist. Jo gar bortu ir ļoti liels leņķis, un gar bortu ejot, nu nav tas metiena pozīcija tik laba. Un varbūt nevajadzēja tik tuvu pašam bortam virzīties. Nu jā, te var piespēlēt aizmuguri grādot, bet, nu, teiksim, labi, viņš atdod aizmuguri, šitas spēlētājs, viņu uzreiz var piesakt. Šis ļoti labi pareizi stāv, tāpēc, kad nosēdz, teiksim, šitien, jo, ja viņš dod piespēli, viņam būtu ļoti grūti piespēli dot. Nu, te arī, uzspēdīsim, kas te notiek. Nu jā, viņš vienkārši nokrīt, un tāpēc nevar būt vairāk klāt. Nu jā, principā to spēlētāju, ja var neinteralizēt, tas ir labi, bet, nu, neinteralizējot ir ļoti grūti tas, kad, ir ļoti grūti tas, kad neinteralizējot, pagaidi. Kad neinteralizējot ir risks viņu palaist garām, un tad, ja viņi laiž garām, tad vajadzētu kādam citam. Nu, labi, šeit tas video vispār bezjēdzīgs būs. Tā. Te bija viena situācija. Labi, es jau te gudrs atkal skatos pēc kameras. Nē, bet īstenībā viss ir ļoti labi piesakts. Labi. Nē, Eigai zaunā parādi. Tā, nu, skatāmies.
Skrējiens pēc šaibas būs, un kur ir kļūda? Kļūda ir tajā, ka centrs ir brīvs. Bet, varbūt viņš domā, ka bordu dos. Un te ir tā problēma, kad, vajadzētu viņam virsū vairāk iet. Nifigā. Tā, aizsargam vajag bišķiņ ātrāk nākt atpakaļ, un te aiziet baranka. Tā, šajā video es vienu lietu nesaprotu, lūdzu redzēsiet. Tas kritiens, kas tas bija, es īsti nesaprotu. Te. Un tie, tas arī bija viss. Labi, pasīsimies tālāk. Man patīk skatīties, es nevaru. Atkal, aizsargs izručīja. Tā, šeit bija mana situācija. Līdz es pastāstīšu, kas bija par lietu. Tas ir visiem, es domāju, visiem, kas iet uzbrukumā, ir, ja dod piespēli, nedod viņu šitā piespēli. Ja dod piespēli, dod tā, lai viņa vismaz pret bortu atsistos. Jo šajā situācijā sanāk tā, es tā aizslidoju aiz vārtiem un dodu tā kā piespēli uz šitās lāpstiņas uz divām, bet kaut kā viņa nevienam, ne otram un arī aizsargam nē, un vienkārši izlidu ārā. Tā piespēlē vajadzētu būt tā kā vairāk slīpai uz vārtu, teiksim, uz šejien, jo tās diagonālās piespēles visu uzbrukumu sabojāja, visu to tur. Un, teiksim, arī aizsardzībā, ka mēs atkal katrs uz savu pusi un centrā atstāja brīvi vajadzēja, un uzliksim vēlreiz. Tas otro reizi, un katrs uz savu pusi un centrā atstāja, vajadzēja pa diagonālu virsū maukt. Labi, tas arī uz maniem pleciem. Nē, bet skaties video no malas uzreiz var saprast daudz ko. Šeit netiek spēlētājs man jau ir piesakts. Bet pretinieka komanda diezgan zems līmenis bija, tur varēja izpausties vairāk. Piespēli, Lauris jau tika vaktēts. Tas, kas arī man ir raksturīgs, ir, lai pasīsimies atkārtojumu, ko es nedaru un daudzi citi arī nedara. Video ir viena lieta, Teiksim, ir tā šaiba, bet var ļoti smuku manevru uztaisīt šitā. Un arī pie pašiem vārtiem. Var uzreiz tur uztaisīt. Un tajā brīdī tu tā kā skrien un tu nedomā, bet tik smuki var iziet cauri tam. Un tas metiens ar neko neatrisina. Tāds. Un tāpēc arī domāju, ja jūs spēlējat, jūs varat smuku manevru uztaisīt cauri. Sākās ar iemetienu. Turpinās. Tā, šeit centra spēlētājs, es nezinu, tas ir centra spēlētājs, uzbrucējs pietrūkst, vajag būt. Sanāk tā, uzbrucēji jāveido 3 stūris, šeit nesanāk 3 stūris, labi, bet centrā vajag, smuki centrā, aizsarg 2 paņemas tos tur, bet centrā, kur smuki centrs, uz centru. Un šeit līdz ar nagiem. Operators ar augstu līmeņa. Bet es skatos, Atim līmenis ir kāpis. Ir arī gols. Vismaz tā izskatās. Tā, pastīsimies Kaspara klasisko klupurienu. Šitas ir tas, ka līdzsvars nav. Uz pirmsgaliem sāk staigāt. To vajag iemācīties līdzsvarot. Un tā arī beidzās pirmais pēr. Var redzēt, ka tiesneši ļoti nopietni kaut ko analizē un plāno. Pirmā maiņa. Hops. Ļoti labi bords nosakts. 3 stūris nav. Ir 3 stūris. Vajag ciešais. Platāk vajag. Tā pasīsimies. Labi, liksim nākamā. Tā, šajā situācijā skatāmies aizsargus abas. Nav aizsargs. Kur viņš aizgāja? Nesaprotu.
Un tagad 2-0 izēt. Nu labi, ātrums nekāds tur nav. Nu labi, ar to var pietikt, lai goli, ja mēs tā kā, nu pasīsimies vēl vienreiz. Aizsargs, skatāmies aizsargs. Nu, ok, labi, ripu piedodam, bet šis aizsargs, kur viņš aizskrēja? Viņam vajadzēja šito turēt. Nu, un tā arī gols. Katrā ziņā to, ko es varu pateikt, ka pirmā maiņa ļoti tā azartiski spēlēja. Un, nu, labi, par tādu komandu varbūt, kas nedaudz vājāk ir, varbūt ir viegli, kur meitenes vedām. Par tādu komandu varbūt ir, nav tik liels risks, bet, teiksim, pret stiprāku komandu būtu, tad tie uzbrucēji apslidot ātri viņus. Tas ir risks tā, nāk atpakaļ. Nu jā, nu šeit nav atkal tas burvīgais trīsstūris. Dairim ir laba pozīcija, bet ja Kaspars būtu šeit, būtu vēl labāka pozīcija. Visi trīs būtu uz piespēlēm. Aizsargam nevar aizdot, aizsargu ir nosēdis. Nu šeit principā viņam vispār bezizēja. Vienīgais variants ir stipri piespēli Dairim dot. Un izšķirās par metienu. Un Emīls, kas ir aizsargs, viņš jau ir uzbrukumā. Šeit atkal trīsstūri prasās. Nu, šeit, tu šeit. Un tad trīsstūris ir. Nu, labi, klāvs vēl klāvam. Nu, jā. Sanāk tā, ka šī maiņa, šī trīs uzbrucēji, viņi spēlē pārāk tuvu viens otram. Nu, vajag lielāku distanci ieturēt. Kā es teicu, draudzīgais trīsstūris. Nu, jā. Burvīgi, bet nu varēja iemest, varēja. Nu šeit atkal, nu pārāk cieši viss ir. Nu, Dairis varētu būt, nu labi, tur uz piemetienu. Šis varētu būt aiz vārtiem, šis varētu būt šeit. Nu visu izplest, jo tagad kā izpleš, tā pretinieki izplešās un vienam ir individuāli caur centru izvērt. Sanāk vārdsargs arī uzreiz brīvāks ir uz metienu. Nu jā, mēs redzam, visi vienā barā cieši ir. Vajag izplest, vajag tā kā špagatu uztaisīt. Nu labi, tas būs arī trešā daļā viss, otrā daļā viss.